kāda ir ieguvuma lietot starpzobu ūdens irigātoru. Pirmā lieta, kas man personīgi nepatīk zobdiegā, tas ir beigas čakars viņu izmantot, kad ir jābauž pirkstu mutē, jāmēģina aizsniegt aizmugurējie zobi, ir, nezinu, tur varbūt ieķerās vai vēl kaut kas. Tad ar šādu te, jebkuru līdzīgu aparātu ir pavisam vienkārši iztīrīt starp zobiem. Mēs viņā konkrēti šim modelim liekam augšā attais vāciņu, ielēj viņā ūdeni, tad priekšā, kur izvēlēties vairākus režīmus, tad vienkārši cik viņš stiprs būs. Mutē iet tikai šis te mazais uzgalīts, kas plēlam ir mazāks kā pats kokteļa salmiņš, un mēs pārliecamies pāri izlietas malu, un no viena sāna uz otru sānu lēnām nobraucam gar smaganu līniju. Kāpēc jāpaliecās pāri izliet, jo visu laiku tecēs ūdens ārā no mutes, jo viņš pumpē patstāvīgi pulsējošu ūdens trūklu, un tad ar to mēs attiecīgi tīram starp zobu šķirbām. Vai šāds aparāts ir tikpat efektīvs kā zobdiegs? Nē. Ja mēs pareizi izmantojam zobdiegu, mēs to darām katru dienu, un mums viss ir kārtībā, nekas tur neasiņo, mākam viņu lietot, zobdiegs būs efektīvāks. Bet ņemot vērā, ka lielākā daļa cilvēku zobdiegu neizmanto, vai to dara super neregulāri, vai tikai pirms zobārsta un pēc zobārsta vizītes, tad reku šitāds aparāts ir uzreiz labāka alternatīva, ko ir viegli un ērti lietot katru dienu.